Kā fizika īstenībā mēra pasauli mums apkārt? Lai to noskaidrotu, dosimies tādā kā nelielā izpētē un sāksim ar šķietami pavisam vienkāršu jautājumu. Labi, tātad mums ir izaicinājums. Cilvēks, velosipēds un visurgājējs. Kurš no viņiem būs ātrākais? Lai atbildētu uz šo jautājumu, šīs sacensības būs mūsu tāds kā pētniecības poligons. Te mēs atklāsim, kādi ir mērīšanas pamatprincipi. Un lūk arī trase. Tā nav nekāda gludā stadiona skrīceļs, nē, tas ir lauku apvidus ar pļāvām, meža ceļiem, visādiem šķēršļiem. Lai šādos apstākļos godīgi noteiktu uzvarētāju, mums būs nepieciešams zinātnisks instrumentu komplekts. Un viss sākas ar pašu pamatu. Kā mēs vispār kaut ko mērām? Tā, ķeramies klāt. Pirms mēs skatāmies uz rezultātiem, ir jāsaprot paši pamati. Kādi vispār ir mērīšanas veidi un ko tieši mēs cenšamies izmērīt? Izrādās mērīt var divos veidos. Iedomāsimies, ka mums jānomēra koka augstums. Tiešā metode būtu, paņemt mērlenti un rāpties augšā. Drusku bīstami, vai ne? Bet ir arī netiešā metode, kas ir daudz gudrāk. Mēs vienkārši nomēram koka ēnu, tad nomēram paši savu ēnu un ar pavisam vienkāršu formulu aprēķinam koka augstumu, paši droši stāvot uz zemes. Redziet, 2 ceļi uz vienu rezultātu. Un te ir nākamā svarīgā lieta. Ne visi lielumi ir vienādi. Fizikā ir skalāri, tiem ir tikai skaitliska vērtība, piemēram, masa vai laiks, bet tad ir vektori. Tiem ir gan vērtība, gan virziens, piemēram, spēks vai ātrums, un šī atšķirība, ticiet man, ir absolūti izšķiroša, ja gribam precīzi aprakstīt kustību. Un šī atšķirība ir ļoti, ļoti praktiska. Paskatieties! Ja mēs salijam kopā ūdeni no 2 glāzēm, rezultāts vienmēr būs to summa. Virzienam nav nekādas nozīmes. Bet tagad iedomāsimies virves vilkšanu. Tur taču nav svarīgi tikai tas, cik stipri katra komanda velk, bet arī tas, kurā virzienā viņi to dara. Rezultātu nosaka spēku cīņa, un virziens ir viss. Tā lūk ir atšķirības starp skalāru un vektoru darbībā. Atgriežoties pie mūsu sacensībām, tas nozīmē, ka mums ir jāatšķir 2 lietas – ceļš un pārvietojums. Ceļš – tas ir viss tas līkumotais gabals, ko katrs dalībnieks reāli pieveica. Tas ir skalārs, bet pārvietojums – tā ir tikai taisna līnija no starta līdz finišam, un tas ir vektors. 2 pilnīgi atšķirīgi skaitļi, kas apraksta vienu un to pašu skrienienu. Labi, pamatjēdzieni mums ir. Bet tagad parādās nākamā problēma. Kā lai mēs nodrošinām, ka visi runā vienā, mērvienību valodā? Jo vēsturiski mērvienību pasaule bija atklāti sakot pilnīgs haoss. Bija metri, jūdzes, jardi, bet piemēram senie latvieši gāja vēl tālāk un attālumu mērīja vērša māvienos. Tas ir, cik tālu var sadzirdēt vērša māvienu. Tagad tikai iedomājieties, mēģināt palaist kosmisko zondi, kuras aprēķini balstās uz to, cik skaļš ir konkrēties vērsis. Katastrofa garantēta. Lai šo haosu sakārtotu, 1960. gadā tika pieņemta starptautiskā mērvienību sistēma, jeb SI. Tā beidzot radīja vienotu globālu standartu, kas balstās uz 7 pamatmērvienībām. Tā ir valoda, ko zinātnieki saprot visā pasaulē. Bet kas notiek, ja šo globālo standartu tomēr ignorē? Lūk stāsts. 1998. gadā NASA palaida Mars Climate Orbiter. Misijas mērķis – pētīt sarkanās planētas klimatu, bet misija beidzās ar katastrofu. Zaudējumi – vairāk nekā 500 miljoni eiro, un iemesls tam visam bija šokējoši vienkārši. Izrādās, viena inženieru komanda izmantoja metriskās vienības, bet cita imperiālās, un programmatūra, kas vadīja šo aparātu, burtiski nesaprata, kādas komandas tai dod, jo tās bija dažādās mērvienībās. Rezultātā kosmosa zonda nogāja no kursa un vienkārši sadega Marsa atmosfērā. Tā bija neticami dārga mācību stunda par to, cik svarīga ir vienota valoda zinātnā. Labi, tātad esam tikuši skaidrībā ar mērīšanas veidiem un vienīgu nozīmi. Bet tagad, manuprāt, seko pats interesantākais. Patiesība ir tāda, ka neviens mērījums nekad nav pilnīgi 100% precīzs.
Pilnīgi katram mērinstrumentam ir sava kļūda. Tas nozīmē, ka ikvienam skaitlim, ko mēs iegūstam, līdz nāks zināma nenoteiktība. Tas ir viens no fizikas fundamentālajiem pamatprincipiem. Ideālu mērījumu dabā vienkārši nav. Un te nu ir mūsu sacensību rezultāti. Skaitļi izskatās skaidri, visur gājējs finišēja pirmais, bet tagad pievērsīsim uzmanību pēdējām 2 ailēm, kur redzama kļūda. Lai gan laika absolūtā kļūda, 1 sekunde, visiem ir vienāda, relatīvā kļūda ir lielākā tieši ātrākajam braucējam. Kāpēc tā? Kas te notiek? Lai to saprastu, mums ir jāsadala kļūdas to anatomiskajās daļās. Tās var iedalīt 3 galvenajās kategorijās. Pirmkārt ir sistemātiskās kļūdas. Tās, tā teikt, ir iebūvētas pašā instrumentā, kā piemēram GPS neprecizitāte. Otrkārt ir gadījuma kļūdas. Tās ir neparedzamas, pēkšņa vēja brāzma vai kāds akmens ceļā, kas liek paklupt. Un visbeidzot ir rupjās kļūdas. Tās ir vienkārši cilvēciskas aizmāršības, piemēram, aizmirst ieslēgt chronometru. Šīs pēdējās mēs no analīzes, protams, izslēdzam. Paskatīsimies tuvāk tieši uz sistemātisko kļūdu. Mūsu sacensībās laiks un distance tika mērīti ar vietālruņa GPS, bet cik precīzi tas īstenībā ir? GPS sistēma pati par sevi ir kosmosa laikmeta brīnums, vai ne? Vairāk nekā 20 satelīti ar atompulksteņiem rinko augstu virs mums un nepārtraukti sūta signālus. Mūsu telefons uztver šos signālus no vismaz 4 satelītiem un, izmantojot sarežģītu ģeometriju, aprēķina savu atrašanās vietu uz Zemes. Fantastiski! Bet, protams, šis process nav ideāls. Precizitāti ietekmē pārsteidzoši daudz faktoru. Piemēram, signāls nedaudz palēninās ceļojot cauri Zemes atmosfēru, paši satelīti var mazliet novirzīties no savas ideālās orbītas, un to atompulksteņi arī nav 100% perfekti. Pilsētās signāli pat mēdz atstaroties no ēkām, radot vēl papildu kļūdas. Un katrs šis sīkums, katra šī nepilnība summējas. Un kad mēs visus šos mazos kļūdu avotus saskaitām kopā, mēs iegūstam kopējo sistemātisko kļūdu. Standarta vietālruņa GPS precizitāte ir aptuveni +- 12 metri. Tā ir sistēmā iebūvēta, nenovēršama nepilnība. Tātad, atgriežamies pie paša sākuma. Kurš uzvarēja? Skaitļi saka, visur gājējs, bet šī visa analīze atklāja ko daudz svarīgāku. Jautājums nav tikai, kurš bija pirmais. Daudz būtiskāks jautājums ir, cik droši mēs varam par to būt. Izprast kļūdu un nenoteiktību ir tikpat svarīgi kā pats rezultāts. Un ar šo domu mēs arī šo izklāstu noslēgsim, jo gal galā kas ir skaitlis bez izpratnes par tā noteiktību? Patiesā zinātniskā izpratne neslēpjas tikai pašos skaitļos. Tā slēpjas spējā kritiski novērtēt, cik šie skaitļi ir uzticami, un tā ir atšķirība starp vienkāršu mērīšanu un īstām zināšanām.